Labdien! Mani sauc Māris Dubrovskis, un es mācos Vilces pamatskolā 5. klasē. Darbojos folkloras kopā Rukūzī. Šodien es jums stāstīšu latviešu tautas pasaku, kas stiprāks tam taisnība, bet kas gudrāks tam padoms, kā man patīk futbols, anekdoti par futbolu un arī dzīves atgadījumi par futbolu. Bet pirms es sākšu, vai jūs zinat, ko nozīmē vārds mietēt? Nē. Tas nozīmē ļoti stipri sist. Un vārds kliksānis, tas ir vilks ar klikiem sāniem. Un tad sākšu ar pasaku. Vecs vīriņš mežā satiek vilka tēvu. Vilka tēvs izsaucis, uzbļauj vīriņam. Sataisies, tev jāmirst! Šorīt tu man kadiķī neļāvi gulēt, un vēl man galva sāp no tās tavas aurēšanas. Mīļo kūplasti, es tikai degunu nošņaucos. Lai nu kā, sataisies, tev jāmirst! Kas stiprāks, tam mūžam taisnība. Vīrs noņurdēja un lūdzās vilkam ātru roku pie viņa astes mirstamos sveci nomērīt. Vilks padomājis un atļāvis. Vīrs nogriezis īsto mērkoku, īsto metamo, apsais savu roku ap vilka asti un sācis tik nietēt, saugnams, kas stiprāks tam taisnība, kas gudrāks tam padoms. Kad beidzot vilka asti noplīst, vīrs smiedamies vilku iemet krūmos. Vilks drīz atžaust un sāk kaut. Uz viņa kaušanu saskrējuši visi vilki. Vecais vīriņš knapi eglē paspēja uzturt. Nu vilki prātojuši, ko darīt? Līdz izlēmuši, cits citam mugurākā un tā līdz egles galotnē. Kliksānis pusistais vilks piekritis, piegājis pie egles apakšas un licis tik citiem uz viņa muguru kāpt. Pat labam kāpis pēdējais vilks. Gribējis vīru kamt, bet vīrs tam iečukst ausīm. Vai dzirdi, brāl? Kamēr tie citi manu miesu tur lejā apēd, ēd labāk augšā tu viens pats. Es pieturēšos pie zara un tu tik godi, bet lūdzu atļauj ātru roku pie tavas astes mirstamo sveci nomērīt. Vilks atkal padomājis un atļāvis. Vīrs izvilcis nažali, nogriezis vilkam asti un nometis to lejā, iebļaudamies. Pliksāni, šeit tava aste! Pliksānis domājis, ka tā viņa aste un lecis no vilka čūpas apakšas ārā. Visa lielā vilka čūpa kritusi, plupusi, kaklus lauzdami aizgājuši prom kā tauriņi, un no tā laika visiem vilkiem kakli stīvi. Anekdota. Vīrs aiziet pie daktara un saka: Dakteri, man jau kuro dienu rādas viens un tas pats sapnis. Kas tas par sapni ir? Daktars gribēja zināt. Kā žurkas spēlē futbolu, atbilda vīrs. Padomāja dakteris. Ņemiet iedzeriet šīs zāles šovakar. Jums jau rītvakar būs labāk. Bet vai var lūdzu viņas iedzert rītā? Viņam šovakar ir fināls spēle, teica vīriņš. Dzīves atgadījums. Kad vasarā es trenējos futbola treniņos, kādu dienu mums bija jābrauc uz sacensībām. Kad bija laiks manai komandai spēlēt, mēs spēlējām pret gadu vecākiem. Spēle gāja diezgan labi, līdz ko viens pretinieks izdomāja mani paklupināt. Es skatījos uz tiesnesi, biju dusmīgs, bet tiesnesis neko nepateica. Lai nu kā viņš mani paklupināja, lai nu kā pretinieks mani paklupināja, mēs uzvarējām šo spēli. Nākošajā spēlē spēlēja vecākā grupa pret viņiem, kurā spēlēja arī mans brālis. Kad viņi spēlēja, uzvarēja viņus 5-0.
priecīgs. Tāpēc vienmēr atcerieties šo teicienu. Kas stiprāks, tam taisnība, bet kas gudrāks, tam padoms. Paldies par uzmanību!